Labdien! Labdien visiem, kur ir pievienojušies! Labdien! Labdien! Droši, kas vēlās, var arī ieslēgt kameras. Ja nē, tad var arī atstāt tāpat. Un es sākšu šodienas nodaļu. Varbūt izslēdziet mikrofonus, jo tad man ir atbalsts. Man liekas, Sandai Mazikai nav izslēgts mikrofons. Ir tagad, jā, paldies. Tad labdien visām, kuras ir pievienojušās. Un sākšu šodienas nodarbību. Esmu Sarmīta Kauliņa. Un, jā, par mani var izlasīt mājaslapā, bet tomēr pāris ievadvārdus pateikšu. Esmu certificēta kosmētiķe, esmu ārstniecības persona, aromaterapeita, aromaterapijas speciāliste jau 21 gadu. Un šodien es vēlējos mazliet pievērst uzmanību tam, kā pareizi izvēlēties kosmētikas produktus, paskatīties, kādas tad ir sastāvdaļas, kā saprast, kuri kosmētikas līdzekļi, kādas sastāvdaļas ir labas, kādas ir kaitīgas, kā izvairīties, jā, un arī šo vielu ietekme uz cilvēku organismu. Tad vēl pastāstīšu par burvīgo un brīnišķīgo lavandas ēterisko eļļu, par tās īpašībām un iedarbību. Jo ir rudens un ir arī vīrusu laiks, un lavanda ir viena no tām eļļām, kura ir nepieciešama katrā mājas aptieciņā. Kā atpazīt terapeitisko lavandas eļļu un arī lavandas pielietojums un mazliet receptes. Un pašā noslēgumā tiem, kas paliks līdz beigām, būs arī īpašais piedāvājums. Un īpašais piedāvājums šodien būs ļoti īpašs, jo to es sapratu šorīt no rīta, ka īstenībā šī nedēļa man ir tāda svētku nedēļa, jo ir apstiprinātas un licencētas 2 apmācību programmas. Visās programmās, kuras tiek piedāvātas, tagad ir oficiāli, es esmu tiesīgi izsniegt apliecību. Līdz šim apliecība oficiāla tika izsniegta online ēterisko eļļu kursam, kas arī turpinās. Līdz šim klātienes kursam, 5 dienu kosmētikas gatavošanas kursam, tika izsniegta oficiāla apliecība, un tagad arī lielajam kosmētikas gatavošanas kursam online vidē ir licencēta programma, un arī licencēta programma daļēji online apmācība un 2 dienas klātienē. Tātad visās šajās programmās es esmu tiesīga izsniegt apliecību. Un tā man arī atkal ir svētku diena, jo es jūtu, ka cilvēkiem interesē šis apliecinājums par zināšanu ieguvi, cik tas ir svarīgs. Un tas īstenībā ir nozīmīgi, un par to es arī aizdomājos un sapratu, ka arī online apmācībām ir nepieciešama šāda apliecība. Tātad to apliecību varēs saņemt jebkurš dalībnieks. Protams, mācoties tikai online vidē, ir arī jāizpilda kāds neliels tests, bet ja nodarbības ir noklausītas, tad arī var atbildēt uz šiem vienkāršajiem jautājumiem. Tātad par godu šai svētku dienai, ka visas manas apmācības programmas ir licencētas un apstiprinātas, tad būs arī vienreizējs īpašs piedāvājums un tikai šodien. Es tā domāju, ka tikai šodien. Tātad sākšu visu pēc kārtas.
vienmēr iegādājoties kādu kosmētikas līdzekli, es iesaku uzdot jautājumu, kas tad ir sastāvā? Ko mēs pirmo parasti izlasām? Mēs izlasām aprakstu. Es aprakstus sen vairs nelasu, es lasu ingredientu sadaļu, un arī jums iesaku pievērst uzmanību šai ingredientu sadaļai, jo ingredientu sadaļa ir tas patiesais sastāva atspoguļojums. Par to es arī stāstu savās apmācībās, kā pareizi lasīt šo te ingredientu sadaļu, un šis te produktu sastāvs, šis sastāvdaļu virknējums, ja, ir redzams uz iepakojuma, noteikti uz primārā iepakojuma. Ja produkts ir iepakots kastītē, tātad būs uz kastītes, nebūs uz paša produkta pudelītes, buņģiņas, ja, bet uz šīs te kastītes. Un tad šis te virknējums, sastāvs, ingredients būs rakstīts, ja, sākas ar sastāvdaļām, kuras ir lielākā daudzumā ievietotas produktā, un tad iet dilstošā secībā. Un mēs varam skatīties un secināt, kas tad no šīm sastāvdaļām ir ievietots vairāk un kas ir mazāk. Protams, ja tas ir produkts, kurš satur ūdeni, ūdens vienmēr būs pirmais. Tad ir šī te lielā eļas sadaļa. Es paņēmu kā piemēru Nivejas dzintara krēmu, kurš šobrīd saucās krēms Nīca. Universāls krēms, ja, Niveja pazīstama ir daudzus gadu desmitus, un ļoti daudzi šo krēmu ar šo nosaukumu ir iecienījuši, tomēr, skatoties sastāvā, kaut kas ir mainījies, bet, teiksim, šī te ķīmiskā kosmētika tāpat saturēs tās tradicionāli ķīmiskās sastāvdaļas, kuras ir pārsvarā visos produktos, kas ietilpst šajā, teiksim tā, lētajā sadaļā un lētajā ķīmijā. Tātad lētajos produktos, kurus var nopirkt pa ļoti, ļoti mazām naudiņām, tātad pat pa pāris eiro, pa 3 eiro, pat pa 2 eiro, ja, un tad šķiet, kā šis produkts var būt tik lēts. Protams, ka šeit ir ūdeņš, šeit ir parafīna eļļa, ja, un tā atšķirība starp ķīmisko un dabisko jau sākās šeit ar otro pozīciju. Tātad dabiskajā nekad nebūs parafīna eļļa. Un parafīna eļļa, tas ir naftas produkts, un tā ir tā eļļa, kas iedod to patīkamo zīdaino sajūtu. Krēms klājās ļoti labi uz ādas. Un tad, kad man atnāk klients un saka, man vajag ļoti, ļoti dabisku, pilnīgi dabisku krēmu, bet, lai viņš būtu ar šo zīdaino pieskārienu, lai viņš būtu viegls, lai viņš labi slīd pādu, lai viņš labi iesūcās. Vārdu sakot, gribās visu kopā un ar to sajūtu, kas piemīt ķīmiskajam krēmam. Dabiskajā mazliet viss ir savādāk, un šis krēms var būt, arī pietiekami viegls, pietiekami zīdains, ja tā var izteikties, tomēr viņš būs mazliet tāds blīvāks, un mēs mazliet viņu jutīsim, jo šīs parafīna eļļas ļoti atšķirās no dabiskajām eļļām. Un ko tad mēs darām dabiskajā kosmētikā? Mēs pievienojam avokādo eļļu, makadāmijas riekstu eļļu, daudz un dažādas argāna eļļu, daudz un dažādas kvalitatīvas, labas, bagātas eļļas, kas ir bagātas ar antioksidantiem, fitosterīniem, vitamīniem, kas atnesīs mūsu ādai labumu. Ja? Tātad baros, mitrinās ādu, papildinās, ja? Ādu ar vērtīgajām taukskābēm, tā skaitā omega 3, omega 6, omega 9, un
āda jutīsies ļoti labi. Tomēr ķīmiskajos produktos ir šīs te parafīna eļļas, ja, kura ir pilnīgi tukša eļļa, tā var izteikties, bet ar saviem. Plus ir tikai viens, ja, ka viņa iedod šo te slīdīgumu un ļoti labi palīdz klāties šim krēmam. Bet, veidojās komedoni, veidojās aizprostojās poras, ar laiku veidojās šī te neelpojošā plēvīte uz ādas, un tad varbūt pievienots vēl papildus minerāla eļļas, un tad āda vispār neelpo. Un, man cilvēks saka, ka kas būs, ja es lietošu uz sejas ādas eļļas, vai man āda vispār elpos? Ja mēs lietosim kvalitatīvu, dabisku augu eļļu, jebkura āda elpos. Šeit ir runa par šīm te parafīna eļļām, par minerāla eļļām, kuras arī tiek pievienotas pie dažādiem atjaunojošiem eļļu maisījumiem. Tā kā ir jāskatās, ja jūs it kā nopērkat labu produktu, eļļu maisījumu atjaunojuši sejas ādai, tas negarantē to, ka šī eļļa būs 100% dabiska. Tādēļ ir jāstāsta šis INCI sastāvs, jo tur tas tiek arī atspoguļots, jo to nedrīkst noslēpt. Lai gan, protams, ir daudz un pat regulāri atklājās šie te pārkāpumi, kad tiek noslēgtas sastāvdaļas, tas vairāk attiecās gan uz konservantu pielietošanu, gan arī uz kādām citām kaitīgām vielām. Tālāk mēs skatāmies, ķīmiski mīkstinošā viela, tātad šeit viss sākuma lielais sastāvs tiek veidots no šiem te ķīmiskajiem komponentiem, lai būtu viegls, lai būtu āda mīkstināta, lai krēms labi klājās. Ja? Un šeit arī ir vēl glicerīns. Šis būs noteikti ķīmiski sintezētais glicerīns, jo pastāv arī augu glicerīns. Un augu glicerīns būs tas, kas ir 99,8% pilnīgi dabisks. Un tad šis glicerīns būs mitrinošs. Bet, ja tiek pievienots ķīmiski sintezētais glicerīns, tad āda tiek sausināta. Tātad pilnīgi atkal pretēja iedarbība ir šai sastāvdaļai. Un runājot par mīkstinošajām vielām, mīkstinošās vielas mēs dabiskajā kosmetikā pievienojam mango sviestu, mazliet pievienojam šī sviestu, pievienojam kādus citus labus sviestus nelielā daudzumā, lai iedotu šo te ādai patīkamo gan aizsardzību, gan mīkstinātu sejas ādu. Ja? Tad ir pievienots vasks, sintētiski iegūtais vasks. Ja? Dabiskajā, protams, mums ir ļoti daudz un dažādi vaski. Ir bišu vasks, ir kandelila vasks, ir karnaubas vasks, ir žožobas vasks. Izvēle ir liela. Ir rīsu vasks, tātad, ja mēs nepanesam bišu vasku, tātad ir alternatīvas, ko ievietot produktos. Varbūt šo produktu mēs veidojam domātu vegāniem, tātad neievietosim bišu vasku, ņemsim kandelila vasku, ja, kas ir iegūts no kandelila krūma, zariņiem un mizām, ja, un viņš ir pilnīgi 100% dabisks. Tātad, šī pirmā visa sadaļa ir, izņemot ūdeni, ir visa sintētiska. Un šeit es negribu, vienkārši man kāds piemērs bija jāparāda, un es vienkārši paņēmu kādu no populārākajiem produktiem, bet tas nav ne labi, ne slikti, un ir cilvēki, kas atbalsta un lieto ķīmiskos līdzekļus, un āda labi jūtās, un ir komfortā, tā tad var to visu darīt. Ja? Es neesmu par to, ka es aizliekšu kādam lietot šos ķīmiskos līdzekļus. Es vienkārši lieku aizdomāties par to, kas tad ir droši cilvēka organismam, kas ir droši mūsu veselībai, un vai mēs tam pievēršam uzmanību, un cik daudz mēs pievēršam uzmanību.
Nākamā ir stearīna skābe. Stearīna skābe ir emulgators, kur iegūst no kokosriekstiem. Šeit varbūt ir ķīmiski sintezētā, ja tas tad jāskatās no piegādātājiem. Tātad šī nebūs tā sastāvdaļa, kas būs ļoti kaitīga. Tad ir palmetīna skābe, tad ir lanolīns. Ja, tātad lanolīnu arī iegūst gan no dzīvnieku valsts, gan iegūst arī no augu valsts. Nu, šeit grūti pateikt, vai šis lanolīns ir iegūts no dzīvnieku valsts vai no augu valsts. Ja, jo ir arī šie lanolīni, kurus var iegūt no augu valsts. Nu, gribētos ticēt, ka tomēr šis ir ķīmisks. Ja? Tas būtu tāds diezgan brīnums, ja šeit būtu augu lanolīns. Ja? Un šeit arī vēl ir emulgatori, magnēzija sulfāts. Tad mazliet ir arī bišu vasks, ja? Tad ir pienskābe, jo visas šīs ķīmiskās sastāvdaļas ir tās, kuras paaugstina pH līmeni. Bet ādai ir vajadzīgs tātad pH līmenis, kas ir mazliet skāps vai skāps. Ja? Tātad 5 līdz 6, no 6,5. Ja, tātad tas būs tas vidējais optimālais. Un, ja gatavojam ūdeni un ir šīs sintētiskās parafīneļas, minerāleļas, sintētiskie emulgatori, vēl sintētiskie antioksidanti, kas ir nākamais BHT, ja, nu, pilna ķīmiskā kosmētika ir šiem ķīmiskajiem antioksidantiem. Viņi visi paaugstina, padara šo te produktu sārmainu, bet ādai sārmaiņas nedara, tātad šis pH ir jālīdzsvaro uz skābo vidi. Un tātad liek klāt citronskābi, ja, kas arī ir ķīmisks produkts, un kas, nu, kairina ādu, un liek pienskābi, ja. Šie ķīmiskie antioksidanti, protams, dabiskajā kosmētikā ir tikai dabiskie antioksidanti. Un ja mēs pievienojam klāt augu eļļas, kas arī ir antioksidanti, vairāk vai mazāk, tas atkarīgs no augu eļļu sastāva vai kādas macerētās eļļas. Augu ekstraktus mēs pievienojam, ja mēs liksim smilcēkšķu eļļu, mums būs antioksidantu bumba, ja, mums būs antioksidantu veselīgs kokteilis sejas kopšanas produktā vai arī ķermeņa kopšanas produktā. Un smilcēkšķis nav vienīgais, tās var būt dzērveņu, brūkleņu ekstrakti, meleņu ekstrakti. Dažādi šie te augu ekstrakti un eļļas, ko pievienojam, tātad arī dabiskais E-vitamīns. Tad ir parfīms, un ja mēs skatāmies uz šo sadaļu parfīms, tātad, protams, visa kosmētika ir parfimizēta, pārparfimizēta, un jā, daudziem joprojām lietotājiem ir šī te prasība, ka lai šis produkts smaržo, jo tā ir arī tas mūsu smaržu centrs, prasa šo te baudu caur smaržu, un tas viss ir kārtībā. Tomēr šie te parfīmi ir sintētiski iegūti, un parfīmi ļoti, ļoti nelabvēlīgi, es vēlāk par to arī rādīšu un stāstīšu, ietekmē mūsu endokrīno sistēmu. Un man ir prieks, ka no šī gada 1. decembra ir jau pieņemts Eiropas Savienībā šī te regula, kas regulēs kaitīgās vielas, nedaudz, nelielu sadaļu, un arī šo te parfīma ietekmi, jo parfīmi satur daudz alergēnus, un šie alergēni būs jānorāda, speciāli jāizceļ uz iepakojuma, lai cilvēki zina, lietotājs, patērētājs zina, ko viņš lieto, jo parfīms, kurš mums šķiet, tā ir tikai smarža produktam, un neiedziļinās šajā sastāvā,
jo to nav nemaz tik vienkārši izdarīt. Mēs jau nezinām, kas tas pa parfīmu tur ir pievienots, ja? Kāds šim parfīmam ir šis te ķīmiskais sastāvs. Un tad šī te regula, kā teikt, 3 gadu laikā, nu, diemžēl tikai 3 gadu laikā būs jāmaina šis te iepakojums un jānorāda uz iepakojuma šie te alergēni, ko satur parfīms vai kāda cita ķīmiskā viela. Arī dabiskā viela. Arī dabiskajām vielām, tā skaitā ēteriskajām eļļām, ir šie te alergēni, bet ir arī dabiskās sastāvdaļas un arī ēteriskās eļļas, kuras vispār nesatur alergēnus. Un ir arī aromas, kuras var ievietot dabiskajos produktos, kuras nesatur alergēnus. Tātad ir gan fragrances vēl, tas arī ir tikpat spēcīgs parfumizēts līdzeklis kā parfīms, kas arī satur alergēnus, un tad visvieglākās ir šīs te aromas. Un aroma var saturēt alergēnus un var būt pilnīgi tīra un nesaturēt alergēnus. Piemēram, karameļu aroma, kur ir šis te karameļu izvilkums spirtā, ja, un pievienots nedaudz šiem te līdzekļiem klāt. Bet kāpēc liek šos parfīmus? Kā jūs domājat, kāpēc pievienot tik daudz, visur pievieno parfīmus? Es uzreiz varu atbildēt, jo šie te sintētiskie emulgātori, sintētiskās parafīna eļļas, minerāla eļļas, viņām ir nepatīkams aromāts, un šis aromāts ir jānomāc. Tas pats viss attiecās uz šampūniem, dušas želejām, jo visas šīs te putojošās vielas, kuras ir ļoti sārmainas, un šie te visi ķīmiskie emulgātori, viņi ir ar vecu, nepatīkamu aromātu, kurš ir jānomāc, un viegla aroma vai viegla ēteriskā eļļa to nespēja izdarīt, tādēļ tiek pievienoti parfīmi, protams, arī tas ir ekonomiski izdevīgi, ja, un parfīmam ir stabils aromāts, viņš saglabāsies ilgi, un produkts nezaudēs savu šo te aromātu. Tālāk ir aromātu fiksējošā pussintētiskā viela, tātad, protams, viss vēl ir jānostiprina, ja, un tad ir konservanta pastiprinātāji, un, protams, arī šeit ir nosaukti šie te alergēni no parfīma un pārējām sastāvdaļām, kas vienmēr ir ingredientu sadaļā noslēgumā, un viņi parādās arī šobrīd, bet no 2026. gada tas būs īpaši jāizceļ, jo tomēr ļoti daudz ir alerģisku reakciju, jo daudzi lietotāji, patērētāji ir jau kļuvuši alerģiski, ja, bet šis te alerģiskums, šis ādas jūtīgums jau faktiski nāk ar gadiem, ka mēs tik daudz lietojam ikdienā šos kosmētikas līdzekļus, ka organisms vienkārši vairs nespēja to pārstrādāt, nespēja attīrīties kā pienākas, ja, un sāk rasties organismā problēmas. Un runājot arī par kaitīgajām vielām, tad no šī gada 1. decembra ir vesela rinda šīs te kaitīgās ķīmiskās vielas, ir jāizņem vispār no kosmētikas līdzekļiem, ja, ir pieejams saraksts Veselības inspekcijas mājaslapā, par ko, protams, arī ierindas patērētājs neinteresējās, ja. Un man reizēm daudzi klienti ir teikuši, bet ja tas produkts ir veikala plauktā, vai tad tiešām viņš var būt tik nedrošs, vai viņš tiešām var būt tik kaitīgs? Tas nav iespējams, bet mīļie ir, ja, ir. Un kosmētikas industrija ir milzīga industrija, tā ir milzīga naudas lieta, ja, un tādēļ ir ļoti grūti
kontrolējušām institūcijām un instancēm aizliegt šīs te kaitīgās vielas. Un ļoti daudz jau ir pētījumi par kaitīgām vielām, ļoti daudz ir jau, kā teikt, problēmas tiesu, teiksim, ar kosmētikas ražotājiem ir daudz tiesu darbi no lietotājiem ar tiešām ļoti iedzimtām saslimšanām bērniem, ja. Un jā, šo grupu kaitīgās vielas, kas ir spējīgas iejaukties cilvēka DNS, vienu daļu no 1. decembra izņem ārā. Tātad daudzi mēs esam lietojuši šos kosmētikas līdzekļus ar šādām kaitīgām vielām daudzu gadu garumā, lietojuši paši, lietojuši mūsu bērni, un ir mazgājuši matus ar šiem šampūniem, un šīs te ķīmiskās vielas ir nonākušas mūsu organismā un ir pat uzkrājušās, ja? Un rodās šīs te šūnu mutācijas, tas viss ir pierādīts, ja? Visu nekad nepierādīs, bet, kā teikt, ledus ir sakustējies, un par to man ir prieks, ka tomēr sāk izņemt šīs te kaitīgās vielas pamazām no aprites. Jā, un tas notiek, bet pamazām, ja? Un tālāk skatoties šo produktu sastāvdaļu analīzi, es paņēmu ļoti populāru Latvijas arī ražojumu, kas ir visās aptiekās, lai man piedod Larifāna, un Larifāna ziede, kuru var lietot pie elpceļu vīrusiem epidēmijas laikā, lai samazinātu šo vīrusu iekļūšanu organismā, un tātad var smērēt uz deguna gļotādām, kas ir tātad, ja mēs uzsmērējam kaut ko uz gļotādām, tad tas ir momentā asinsritē pāris minūšu laikā. Bet analizējot sastāvu, jā, ir šī te sastāvdaļa, kas ir ar šo te terapeitisko iedarbību, jā, tātad šī te ribonukleīna skābe, kas darbojās uz šo te aizsardzību pret vīrusiem. Un tad ir arī lanolīns, vazalīna eļļa, un lai ilgāk šo visu saglabātu, diemžēl joprojām ir propilparabēns un metilparabēns. Tātad šie te graujošie draudīgie konservanti, kurus arī jau mēģina aizliegt 10 gadus aptuveni, bet tas vēl nav izdarīts. Tātad parabēniem arī pienāks šis te laiks, es tā domāju, jo parabēni ir tie, kas spēj saglabāt šo te kosmētikas vai jebkuru ārstniecisko līdzekli līdz 7 gadiem. Tātad var saražot, var nolikt noliktavā, un viņš nebojāsies, ja? Un tāpat arī ir ar šīm te minerāla eļļām, parafīna eļļām. Viņas nesasmok, nebojājās kā dabīgās augu eļļas, ja? Un palīdz pagarināt produktam derīguma termiņu. Tas viss ir ērti, izdevīgi, es saprotu ražotājus, tomēr mums jāskatās, vai tādus līdzekļus, kas no vienas puses ārstē, no otras puses, kā teikt, parabēni ir tie, kas var izraisīt attīstīties vēža šūnas organismā, vai es vēlos lietot, un vai es vēlos dot saviem bērniem lietot šādus te līdzekļus, jā. Tā kā šeit es izanalizēju tikai divus produktus, jā. Tātad, kāda tad ir šo ķīmisko vielu ietekme uz organismu? Ļoti daudz ir pieejami šobrīd interneta vidē pētījumi, raksti par šīm te kaitīgajām ķīmiskajām vielām. Tātad mēs visur sastopamies ar šīm te kaitīgajām ķīmiskajām vielām, un ja tā paskaita, tad ne tikai organismam jāsaprot katru dienu 270 ķīmiskās vielas. Es mēģināju aprēķināt, cik cilvēks vidēji dienā patērē kosmētikas līdzekļus un higienas piedarumus, un cik
liela ietekme ir no šīm kaitīgajām vielām. Tātad, cik daudz katru dienu organismam jāsaprot šīs kaitīgās ķīmiskās vispār vielas. Nav runa tikai par kaitīgām, bet vispār par ķīmiskām vielām. Mēs ejam no rīta dušā, mēs mazgājam ķermeni, mēs mazgājam matus, iesmērējam balzāmu, mēs tīram zobus, iesmērējam ķermeņa krēmu, liekam serumu, toniku, sejas krēmu, dezodorantu lietojam un tā tālāk. Vēl mēs mazgājam veļu, kur ir parfīms varbūt un smaržinātāju vielas, vēl mēs mašīnā ievietojam šos te smaržu maisiņus, kur ķīmiskās vielas izdalās, vēl mums ir toaletē gaisa atsvaidzinātājs, vēl varbūt istabā mēs ieliekam kādu skaistu trauku, kur mums ir šīs ķīmiskās vielas nūjiņas, kuras izgaro, nu, piemēram. Tātad, cik daudz ikdienā katrs no mums saskarās ar šīm ķīmiskajām vielām. Vēl nerunājam par pārtiku, ko mēs apēdam, ja? Tātad organismam šobrīd, lai viņš izdzīvotu visos šajos apstākļos, ko mēs viņam sagādājam, ir jābūt ļoti, ļoti veselam, ļoti, ļoti izturīgam un ļoti, ļoti spēcīgam. Un šīs te alerģiskās astmas, bērniem dietēzes, visas šīs alerģiskie izsitumi uz ādas, visi dermatīti, kontaktdermatīti, ļoti daudz tagad ir kontaktdermatītu. Es savā praksē ikdienas darbā arī saskaros ar šīm te kontaktdermatītiem. Nu, vienu gadījumu es izstāstīšu. Vienu no pēdējiem gadījumiem meitenei pusaudzei acis aiztūkušas un sārtas, un mamma zvana varbūt paskatīties, kas ir noticis, jo ir tāda situācija, kā ir izsitumi un uztūkusi sejas āda un it īpaši zona ādai ap acīm. Vienmēr šādās reizēs es saku, ņemam visu kosmētiku, ko lieto, arī dekoratīvo kosmētiku, un tad var nākt pie manis uz konsultāciju. Un es, kā teikt, izskatu sastāvu ar aplikācijas palīdzību, ja, lai būtu ātrāk, pēc tam es jums parādīšu šo aplikāciju. Un problēma bija no skropstu tušas, un skropstu tuša saturēja skropstu tuša 27 sarkanajā sadaļā kaitīgās vielas, tātad viskaitīgākās, visgraujošākās. Viena skropstu tuša saturēja 27 kaitīgās vielas. Un, protams, āda ir maiga, jūtīga, ja, un ir milzīga alerģiska reakcija un ādai ap acīm. Tātad šo kaitīgo vielu ir ļoti daudz. Un, protams, šīs kaitīgās ķīmiskās vielas gan telpās, gan ārpus telpām, ja, tas ietekmē veselību, mēs ietekmē mūsu elpceļus, ietekmē sirds asinsvadu slimības var veidoties, protams, alerģiskas reakcijas un arī var attīstīties vēža šūnas, un par to ir ļoti daudz pētījumi, un ļoti daudz tagad ir šo te slimnieku, kam atklāja vēža ļaundabīgos audzējus, un šeit ir noteikti ļoti liela ietekme no ķīmiskajiem dezodorantiem. Es arī savā Telegram grupā biju ielikusi tādus paraugus, vienkārši iegāju tradicionālā veikalā un noskenēja visus dezodorantus ar šo aplikāciju, kas bija plauktā. Neviens nebija labs. Ja? Protams, ir pieejama kosmētika arī, kas ir dabiska, kas ir laba, par to nav runa. Ja? Bet tātad skatāmies, ko mēs iegādājamies, un skatāmies sastāvu, ko mēs lietojam. Protams, un pieredze rāda to, ka kādreiz agrāk šīs vielas uzskatīja par drošām, kuras nevar radīt ietekmi uz cilvēka organismu. Tomēr pēc ilgāka laika perioda tiek konstatēts, ka šī viela tomēr ir kaitīga, ka viņa ir ielauzusies cilvēka DNS. Jūs iedomājaties cilvēka DNS,
un rodās šīs te mutācijas, rodās šīs te nesaprotamās saslimšanas, rodās jaunas saslimšanas, ja, kuras nevar saprast, kāpēc, par ko, ja, kāpēc tik daudz dzimst slimi bērni un alerģiski bērni, ja. Tas viss ir no kaitīgajām vielām, no visa šī te kopuma, ne tikai no kosmētikas, bet, protams, arī mēs krāsojam matus, ar ko mēs krāsojam. Vai mēs liekam gēlišu nagulaku, un gēlišu nagulaka ir, par to var veidot veselu semināru, kura ir, viņu vienkārši nevar izveidot labu. Viņu vienkārši nevar izveidot labu, tāpat kā nevar izveidot labu un drošu līmi, ar kuru pielīmē, piemēram, pieliekamās skropstas. Ja? Vienkārši nevar to izdarīt. Un tad viņu izveido, vismaz daudz maz, lai, teiksim, it kā nebūtu problēma, bet problēmas ir tāpat, jā. Un, paiet ļoti ilgs laiks, lai pierādītu šo te kaitīgumu, bet tikmēr tās ķīmiskās vielas ir visur izplatījušās, viņas jau ir atnesušas šo ietekmi uz cilvēku organismu, ja, un tas jau viss cirkulē organismā, un ir pat pētījumi, kas aprēķina, cik kilogrami dzīves laikā ķīmisko vielu iziet caur organismu, caur aknām, caur nierēm, ja, un cik vēl paliek organismā šie smagie metāli un neizvadās vispār no organisma. Un, turklāt ne visām ķīmiskajām vielām ir uzreiz tūlītēja jūtama ietekme uz organismu. Ja? Tas var izraisīt pēc tam slimības, dažādas saslimšanas vēlākā dzīves posmā, ja? Piemēram, endokrīnie traucējumi, neauglība, arī paaugstināts holesterīna līmenis, ja? Un arī aptaukošanās. Tā kā šī endokrīnās sistēma un šīs endokrīnās sistēmas bojātāja vielas faktiski ir visas ķīmiskās vielas, kuras ir kaitīgas cilvēka organismam, un arī parfīmi, jo parfīmi ir vieni no pirmajiem, kas atnes šo te endokrīnās sistēmas disbalansu. Tātad parfīmi ir vieni no šīm te pirmajām bojātāju vielām, un arī ķīmiskās smaržas, tā skaitā, jā. Jā, šeit tāds saraksts ļoti vienkārši, primitīvs, jā, parabēni tātad arī bojā endokrīno sistēmu, šie ir tie visspēcīgākie konservanti, kas nekad nebūs dabiskajā kosmētikā, jo par laimi kosmētikas regula arī ir novilkusi šo te līniju robežu, kas tad drīkst būt dabiskajā kosmētikā, ekokosmētikā, biokosmētikā, biodinamiskajā kosmētikā un kas nedrīkst būt. Ja? Tā kā protams, mani neapmierina arī vēl šie 5%, kas ir pieļaujami dabiskajā kosmētikā. Tur arī notiek pārrunas, jā, Eiropas līmenī, kādas tomēr vielas izņemt vēl no šī te atļautā saraksta, kas ir dabiskajā kosmētikā. Viens no tiem ir titāna dioksīds. Jā. Titāna dioksīds daudzus gadus bija arī pārtikas produktos, mēs viņu ēdām, un tad nāca pētījumi, kā arī ielaužās DNS, sagriež šūnu ar savām kristāliskajām šīm te daļiņām, asajām malām un arī atnes kaitējumu organismam. Un vēl kosmētikā ir atļauta, bet bez nanodaļiņām, tātad dabiskajā kosmētikā tomēr, par to iet runas, ka arī šo te titānu dioksīdu aizliegs vispirms dabiskajā kosmētikā. Protams, visi šie te propilēni glikoli, pilnas kosmētikas sērijas ir ar šiem propilēnu glikoliem, ar minerālu eļļām, ja, kas pārklāja ādu ar neelpojošu kārtiņu,
un ar visām šīm te sintētiskajām krāsvielām, smaržvielām. Nu, PEG, tā ir ierindas kosmētikas sastāvdaļa, polietilēna glikoli, ja, un arī šie te ķīmiskie savienojumi, ja, tātad arī vēža rašanās riski. Nu, PEG 20, 40, 100. Nu, paskatieties savos kosmētikas maciņos, vai jūsu krēmi nesatur PEG, ja, jo tas ir ļoti, ļoti izplatīts. Un vazelīns, jo vazelīns ir iegūts no naftas. Un ļoti daudz vazelīnu satur visi šie te aptiekas produkti, tā saucamie, ja, kas ir gan bērnu krēmos, gan barjera krēmos dažādos, ja, kas ziedēs, ja. Un, jā, vazelīns ir tas, kas arī neļauj ādai elpot un rada dažādas alerģiskas reakcijas un priekšlaicīgu ādas novecošanos. Nu, ko mēs darām dabiskajā kosmētikā? Mēs liekam labos sviestus. Ja, mango sviests, šīs sviests, kakao sviests, un viss ir aromātisks un dabiski aromātisks un patīkams, vairāk vai mazāk aromātisks. Protams, visi šie talāti, kas ir smaržās, dezodrantos, nagulakās, matulakās, dažādos visdažādākajos produktos, ja. Un arī, protams, atnes šo te toksisko ietekmi, nu, uz daudziem orgāniem un arī tā skaitā uz nervu sistēmu. Un reizēm šķiet, ka mēs iesēžamies, es nezinu, mašīnā vai izpūšam gaisa atsvaidzinātāju toaletē, pēc tam sāk sāpēt galva, pēc tam ir slikts garstāvoklis, un pēc tam vēl kaut kas, ja? Un mēs jau nesaistam to, ka tas bija šī te aromātiskā viela, kas atnesa šādu tūlītēju efektu uz organismu. Jo tas nav izslēgts, un tas pats attiecās arī uz ķīmiski sintezētajām ēteriskajām eļļām un visiem šiem te ķīmiski sintezētajiem produktiem, kas attiecās uz iesmaržināšanu, jā, telpu iesmaržināšanu dažādos veidos, jā. Tā kā, protams, formaldehīdi, jā, lēts konservants un toksisks un kancerogēns, jā, talks, kas ir atrodams arī bērnu pūderos un ķermeņa pūderos un arī ir kancerogēns, jā, tātad, un rada plaušu kairinājumu, tātad ieelpojot šīs te daļiņas, viņas nosēžās uz alveolām, tātad var rasties pneimonija, klepus, pat vēmšana, plaušu vēzis. Un izmantojot dzimumorgānu apvidu, var izraisīt olniecu vēzi. Nu, kurš normāls it kā cilvēks, kas neinteresējās par sastāvdaļām, iedomātos talku kā pirmo kaitīgo vienu no kaitīgo vielu saraksta. Nu, teikt, nu vismaz talks tad nav kaitīgs, ja? Nu, tā, ja, tad liekas. Bet, ja mēs iedziļināmies, tad mēs saprotam, ka katrai šai te vielai, kura nav kvalitatīva, ir sava šī otrā puse. Nu, protams, šīs sintētiskās smaržvielas, ja, kas ir gan kosmētikas līdzekļos, gan aromātiskajās svecēs, ja, gan veļas pulveros, gan mīkstinātājos, veļas mīkstinātājos. Un par cik es strādāju arī 20 gadus kā aromaterapeits, es gatavoju terapeitiskus maisījumus, klepumu, dažādām vajadzībām, sāpēm. Nu, šeit runa, piemēram, bērnam ir klepus, ja, un man mamma atnāk ar bērnu pie rokas, pastaigas pēc, lai es sagatavoju šo te klepus maisījumu bērnam, un es jau pa gabalu jūtu šo te jakas aromātu, kas ir izmazgāts
veļas mīkstinātājā, un šis aromāts man izplatās pa visu telpu, un es jau sāku klepot, bet bērnam tas ir, kurš jau ir jūtīgs, kurš jau ir alerģisks, viņš smok no šī te veļas mīkstinātāja, kur šīs te kaitīgās aromātiskās vielas izdalās no drēbēm, ja? Tā kā vienmēr ir jāpaskatās un jādomā. Un tūkstošiem ķīmisku vielu var slēpties no kāda no šiem vārdiem - fragrance un parfīms. Mēs nezinām, kādu šo te virknējumu, kādu šo te alergēnu ķēdi, alergēnu skaitu satur šis viens vārds parfīm vai fragrance. Mēs nezinām, jo viņas atšķirās. Jā, tā tad galvas sāpes, alerģiskas reakcijas, toksiska ietekme uz reproduktīvo sistēmu. Ja? Protams, vēl pie nevēlamajām vielām, ja, kas var kairināt tīri ādu, ir arī fenoksietanols, benzila alkohols, kas ir atļauts dabiskajā kosmētikā. Tas nebūs tas kaitīgākais. Tomēr ir tik daudz tagad jūtīgu ādu, kad arī šis benzila alkohols var kairināt ādu. Ja? Tātad šie visi ir konservanti un alkohols. Un kā jūs domājat, cik daudz alkoholu drīkst ievietot arī dabiskajā kosmētikā? Tīro alkoholu, tātad 70% alkoholu kosmētikas līdzeklī. Varbūt kāda no dalībniecēm var pateikt, būtu interesanti zināt. Var ieslēgt mikrofonu un atbildēt man uz šo jautājumu. Jo pavērojiet, ka šis te alkohols tīrā veidā šajā incī sadaļā ir gandrīz katrā produktā dabiskajā kosmētikā. Mēs varam paņemt velledu, mēs varam paņemt haušku, diemžēl, mēs varam paņemt arī Latvijas ražojumus, tā skaitā madaru un daudzus citus, jo, ja kosmētikas līdzeklī ir 15 līdz 20% alkohols, tad nav jāveic laboratoriskais mikrobioloģijas izmeklējums, kas maksā katram produktam 65 eiro. Tātad tas ir izdevīgi un tas tiek atbalstīts. Tas nebūs kaitīgs šūnu līmenī, bet alkohols ir tas, kas ļoti izsausina ādu. Un tādēļ ir arī tas, ka mums jāskatās, no kā tad sastāv arī dabiskā kosmētika, diemžēl, ja, jo ir ādas, kurām tiešām šis alkohols ir ļoti kairinošs un nopērku labu krēmu, dārgu krēmu, dabisku, certificētu krēmu un saka, kādu velk, āda paliek sausāka, āda paliek sārta, ja, jo ir daudz šis te alkohols klāt. Ja, tātad alkohols vienmēr būs sausinošs. Mēs viņam varam viņu dzert iekšķīgi, tātad sausais organismu iekšķīgi, ja, un lietojot ārīgi arī izsausinās sejas ādu. Protams, visi šie te butilēnu glikoli, pentilēnu glikoli, un šie te arī ir atļauti dabiskajā kosmētikā, diemžēl, un parabēni, par to es runāju, tas nav atļauts dabiskajā kosmētikā, un šampūnos šobrīd uzsver ļoti skaisti, ka šampūns nesatur SLS, tātad sodiumu laurilu sulfātu, bet šis te sodiumu laurilu sulfāts tagad ir pārdēvēts, mazliet attīrīts un ir S-SLES, tātad sodiumu lauret sulfāts, bet tas neko nemazina. Un arī ureā, diemžēl ureā, kas ir bijis populārs, slavens un joprojām arī profesionālajā kosmētikā daudz ir ureā, it īpaši pēdu kopšanas līdzekļos, un ureā ir šī te keratolītiskā sastāvdaļa, kura vienkārši izjauc un noārda mūsu dabīgo hidrolipīdu slāni.
Un ne tikai šo hidrolipīdu slāni, jau viņš iejaucās epidermā, jau izjauc šīs te raga šūnas, un tad, kad ievieto kosmētikā ureā, ir speciāli arī jāveic aprēķini, jo arī pat ureā var atnest bojājumu tieši epidermai. Lai būtu vieglāk, es jums iesaku nevis iegādāties, tā ir bez maksas aplikācija Inci Beauty, man šeit ir kļūda, Inci Beauty aplikācija, kas ir Francijas. Es sapratu, ka šī aplikācija nāk no Francijas, un viņa nav pilnīga, es izņemtu vēl tur pāris sastāvdaļas, bet tomēr ļoti, ļoti izzinoša aplikācija, ar kuru noskenējot produkta svītru kodu, parādās šis te sadalījums sarkanās sastāvdaļas, tātad ļoti kaitīgās, mazāk kaitīgās, un tad ir zaļās sastāvdaļas, nekaitīgās, ja, kur vienmēr ir ūdens, un ja ir kāda laba eļļa klāt, ja, bet vēl tur pāris sastāvdaļas, bet tas nekas, ja. Tā kā tādam ieskatam Inci Beauty aplikācija ļoti labi darbojās un iedod šo te priekšstatu, cik tad šeit ir labās vielas un cik tad šeit ir kaitīgās vielas. Tā kā noteikti iesaku, lai būtu ērti lietot, ērti pārskatāmi, iziet cauri visiem saviem produktiem, un arī tad, ja jūs ejat uz veikalu, iegādāties kādu līdzekli, lai varētu noskenēt un pārbaudīt, vai to ir vērts iegādāties. Un, protams, noteikti tagad arī novembrī būs lielas izpārdošanas tieši kosmētikas līdzekļiem, zemās kategorijas kosmētikas līdzekļiem, varbūt arī augstās kategorijas kosmētikas līdzekļiem, bet tiem, kuri satur šīs te kaitīgās vielas, kurās nedrīkst būt vairs no šī gada 1. decembra. Tātad produkti ir saražoti un gaidiet lielas izpārdošanas, viņas jau parādās, un tieši novembrī būs visas melnās piekdienas un dažādas izpārdošanas, un tad arī tiks izpārdoti pa ļoti lētām cenām ar 70% atlaidi. Noteikti visi šie saražotie produkti, kur ir jāizņem no apgrozības. Un tagad par lavandu. Par manu mīļo lavandu, kura man ļoti, ļoti patīk, tad es arī izvēlējos šodien jums pastāstīt kaut ko patīkamu, kaut ko ļoti labu, ļoti noderīgu par lavandas īpašībām un lavandas iedarbību. Par ēteriskajām eļļām varētu runāt ļoti daudz, ļoti ilgi, un būs arī šis te seminārs 5 vakari no 24. līdz 28. oktobrim. Visas esat laipni aicinātas iegādāties šo nodarbību, un tur es stāstīšu par 55 ēteriskām eļļām arī detalizēti šādā pašā veidā, kā šodien par lavandu. Un visārstnieciskākā ir šī te lavandula angustifolia, un šeit arī jāskatās, kura tad tā lavanda būs visārstnieciskākā, jo lavandai ir ļoti daudz šķirnes, un tā tad atšķirās arī šis sastāvs. Un sastāvs atšķirās tai lavandai, kas aug Latvijā, un tai lavandai, kas aug Bulgārijā, un tai lavandai, kas aug Francijā, būs mazliet vai pat kardināli atšķirīgi sastāvi. Kāpēc? Tādēļ, ka te ietekmē augsne, ietekmē laika apstākļi un viss, kas saistās ar ne tikai lavandas šķirni, bet ar vidi un vietu, kurā šis augs aug, ja. Tātad vislabākā, visārstnieciskākā ir šī sabalansētā lavanda, kur ir gan linalila acetāts un linalols. Tātad šīs proporcijas var būt, linalila acetāts vienmēr būs vairāk,
aptuveni 40–45%, un linalols varbūt no 20 līdz 35 līdz 40%. Un, ja mēs skatāmies, ka šajā lavandā nav viens vai otrs komponents, to var redzēt, es parādīšu šajā te analīzē, ko sauc par chromatogrammu, tad mēs nevaram gaidīt no tās lavandas pilnīgi tās pašas īpašības, kas ir šajā aprakstā. Ja? Jo šī lavanda būs vissaudzīgākā, jo lavanda var būt arī ļoti spēcīga, gan pēc aromāta, arī pēc sastāva, un viņu nevar pat lietot bērniem. Bet, ja šīs proporcijas starp linalilu acetātu un linalolu ir līdzvērtīgas, ja, tad šī lavandas ēteriskā eļļa ir ļoti saudzīga, un viņu var lietot arī bērniem. Protams, vienmēr ir jādozē un jāskatās, kad, cik, kādā vecumā mēs lietojam. Ja? Tātad bagāts, unikāls sastāvs, un tas aromāts arī ir unikāls. Ja? Un lavandu nav ieteicams lietot grūtniecības pirmajā trimestrī, jo lavanda ir dabas nošpa, un viņa atslābina gludo muskulatūru. Mums kuņģis ir gludā muskulatūra, dzende ir gludā muskulatūra, un tādēļ arī noņem kuņģa sāpes, jo atslābina, noņem spazmus, noņem spriedzi trapeces zonā, jo dabas nošpa atslābina, noņem šo te spriedzi, mazina sāpes, bet grūtniecības pirmajā trimestrī atslābinot šo te dzemdes muskulatūru var būt spontānais aborts. Tādēļ maz par to runā. Tādēļ nav ieteicams jāskatās, cik lietot, vai lietot, ja tas mazliet būs aromlampā, vai ja tas būs lavandas ziedūdens, nekas slikts nenotiks. Bet šeit ir runa par tādu varbūt intensīvāku lietošanu un jau tādiem lietošanu ārstniecības nolūkos. Protams, pretsāpju spazmolītiska, antibakteriāla, antiseptiska, ja, veicinās gremošanu. Franči vispār uzskata, ka lavanda ir panacēja visām kaitēm, un patiesībā tā tas ir. Ja. Es uzskatu, ka lavandas labai, kvalitatīvai lavandas ēteriskai eļļai ir jābūt katrā mājas aptieciņā. Protams, no lavandas mēs varam arī audzēt savā dārzā. Man arī aug lavanda. Un mēs varam sagatavot paši mājās eļļu izvilkumu. Mēs varam destilēt vienkāršā veidā šo te hidrolātu iegūt. Par to visu es stāstu arī savā kosmētikas gatavošanas kursā, kā mums no mājās audzētiem augiem sagatavot dažādas eļļas, eļļu izvilkumus. Protams, lavanda dod tādu nomierinošu, patīkamu, relaksējošu, atnes šo te ietekmi. Mazliet pazeminās asinsspiedienu. Ļoti labi, te vesela rinda ar saslimšanām nosaukt un tiešām iedarbojās ļoti labi. Protams, ir jāzina devas, ir jāzina, vai mēs lietojam profilaktiski, vai mēs jau lietojam terapeitiski. Tātad atcerās šīs devas. Par to es stāstīšu savā kursā, jo tur vienkārši vairāk ir jāiedziļinās, ja, un vairāk jāizprot. Ļoti labi var pievienot lavandas ēterisko eļļu pie dažādiem kosmētikas līdzekļiem. Psihoemocionālā iedarbība sabalansēs, viņa ir radoša, viņa ir dzīvesprieks, dzīvotprieks, tā ir sievišķība, tas ir hormonu balans, ja? Un apvienojot kopā, piemēram, ar rozi un vaniļu, veidojās tāds ļoti, ļoti burvīgs, sievišķīgs aromāts, ja, kuru mēs varam lietot kā sejas eļļu, pievienojot klāt bāzes eļļas vai pievienot šo te kombināciju pie kāda no saviem produktiem. Un katrai ēteriskai eļļai, ja jūs iegādājaties ēterisko eļļu, es ieteiktu iegādāties pie tādiem ražotājiem vai izplatītājiem, kur ir redzama šī te saucamā chromatogramma, GCMS tests. Ja? Šeit es iekopēju pusi no šīs te lavandas chromatogrammas un no šādā te teksta veidā, ja? Bet viņš atverās tīri pa šīm te
sadaļām, atsevišķi uz 2 lapām, un šeit ir redzams, cik ir linolovs un cik ir linolila acetāts. Ja? Un ir lavandas eļas, kur nav linolovs vispār, vai otrādi nav šis te linolila acetāts. Nu, te ir tas meistardarbs destilācijas procesā, atrast to vidusceļu, kad ir jāpārtrauc destilācija, lai šī lavandas ēteriskā eļļa arī netiktu sabojāta destilācijas procesā. Tā kā to pārzina šie te profesionālie destilātori. Jā, un nu, šo sastāvdaļu katrai eļļai ir ļoti daudz. Rozei, piemēram, tur ir pāri 300 sastāvdaļām. Tā kā ļoti interesanti arī saprast un zināt ēterisko eļļu sastāvu, un zinot šo te sastāvu, mēs jau varam saprast, uz ko tad šī ēteriskā eļļa iedarbosies. Ja? Šeit tādi receptes piemēri ar lavandu. Nu, lavanda plus krustnagliņa saldais apelsīns ļoti labi derēs tādā ziemas rudens sezonā, kur mēs lavandu varam ielikt vairāk, arī saldo apelsīnu un pielikt tādu noti ar krustnagliņu, jo krustnagliņa ir ļoti spēcīga eļļa, un viņu vajag ļoti, ļoti maz tikai tādai noskaņas radīšanai, un šāds te maisījums var būt gan kā aroma difūzorā, vai arī mēs varam pievienot kādā kosmētikas līdzeklī. Tikai ar krustnagliņu uzmanīgi, ja viņa ir ļoti sildoša, un viņa var radīt ņudinošo sajūtu. Lavanda, citrons, vaniļa. Nu, perfekta kombinācija, kas būs gan svaiga, gan nomierinoša, gan arī maiga, kā pati vaniļa. Un vaniļa iedod šo te mīļo, mīksto, samīļojošo sajūtu. Tādu apņem cilvēku kā ar tādu plediņu, ja? Un atkal šīs te samtainās, mīļās, saldās eļļas ir ļoti labi noderīgas tumšajā gada laikā, kad mums pietrūks saules un gribās ko patīkamu. Ja, tad ja, lavanda noņem sāpes, spazmas un visiem simptomiem un vajadzībām. Sāp galva, mēs varam izmantot lavandu. Lavanda ir viena no tām eļļām, kuru var atļauties paņemt vienu pilienu tīrā veidā un iesmērēt uz sāpīgās vietas. Bet, nu, 1-2 pilienus vairāk nē. Jo jebkura ēteriskā eļļa ir jāatšķēda bāzes eļļā, bet lavandu mēs varam paņemt kā ātro palīdzību 1 pilienu un ielikt deniņos, jā, protams, neliekam tuvu pie acīm, ielikt uz kāda sāpošā punkta, lai ātri būtu šī ātrā palīdzība, lai noņem spazmus, noņem sāpes un atbrīvo. Aroma difūzorā, jā, 10 pilienus, tas jau būs diezgan spēcīgs aromāts, pilnīgi pietiek ar 5 pilieniem, un tad kūpinam 15-20 minūtes. 1 piliens lavandas ēteriskā eļļa bērnam uz spilventiņa vai blakus uz kādas drāniņas, labam miegam un arī pieaugušam cilvēkam. Ja vakarā nevar aizmigt, tad lavanda ir viena no tam pirmās palīdzības eļļām, kas ļoti, ļoti labi noņem spriedzi pēc grūtās darba dienas un palīdzēs labāk aizmigt. Var iet arī lavandas vannā, bet atceramies, ka ēteriskās eļļas nešķīst ūdenī. Un, diemžēl, pilns internets ir ar ieteikumiem, ka iepildinam, nu, piemēram, citrona ēterisko eļļu vienkārši ūdens glāzē, no rīta izdzeram kā tonusam, vai izdzeram pirms ēšanas, lai labāka vielmaiņa un tā tālāk. Nu, nē, un galīgi nē, jo jebkura vienalga ēteriskā eļļa tā būs iegūta ar augsto presēšanas metodi, ar destilācijas metodi. Neviena ēteriskā eļļa pilnībā neizšķīst ūdenī. Tādēļ ir nepieciešams šis emulgators, un par iekšķīgu lietošanu vispār tas ir tikai aromaterapeita pavadībā, bet tagad, protams, daudz ir šīs te kompānijas, kas piedāvā ēteriskās eļļas, un tad šie ieteikumi no, es teikšu tā, neprofesionāliem cilvēkiem, kas nepārzina ēterisko eļļu sastāvu, ir
arī šie ieteikumi ir ļoti graujoši bērnu un pieaugušu cilvēku veselībai. Ja es redzu, ka krustnagliņas ēteriskā eļļa tiek ielikta pretvīrusu maisījumā bērnam, ko var lietot no 3 gadu vecumam, tad es kā aromaterapeits varu pateikt, ka īstenībā tas ir noziegums, jo, protams, mēs nejūtam, kā mūsu aknas tiek sagrautas, jo arī šie te dabas produkti ir ar savu ķīmisko sastāvu, un tas ir jāpārzina. Un šī ēteriskā eļļa nebūtu nav tik nevainīga, un viņu nevar lietot pa labi, pa kreisi. Mums ir jāzina, cik viņai ir spēcīga, kādas ir šī te iedarbība. Par to es visu detalizēti stāstīšu savā kursā par ēteriskām eļļām, jo tur būs ļoti, ļoti daudz informācijas par daudz ēteriskajām eļļām. Kā saprast, kura tad ir kāda un kad mēs varam kuru ēterisko eļļu un cik daudz lietot, kādā vecumā un kādai vajadzībai, lai tas būtu droši, lai mēs nekaitētu sev un nekaitētu citiem. Tātad emulgators būs vai nu mēs izšķīdinām kādā krējumā, vai eļļā, vai spirtā, ja? Eļļā, spirtā, eļļainā vai medū, ja? Tur var izšķīdināt ēterisko eļļu un tikai tad pievienojam vannas ūdenim. Un šādu te maisījumu, kur ir 100 ml saldo mandeļu eļļa plus 20 pilienu lavandas ēteriskā eļļa, mēs varam lietot ikdienā ķermeņa masāžai, iemasēt pēdas. Tas būs pieaugušo maisījums, bērniem visu vajag uz pusi mazāk, 10 pilieni. Un varam lietot arī uz sejas ādas, uz savilktas trapeces, ja? Un ļoti universāls maisījums, jo lavanda ir universāla. Jā, un īpašais piedāvājums apmācībām. Līdz 20. oktobrim, tātad ir īpašā cena 90 eiro ēterisko eļļu droša lietošana kursam, kurš būs online, kur varēs saņemt apliecību. 5 vakarus. Sāksim pulkstens 18. un es ceru, ka beigsim pulkstens 20. Ja nē, tad nedaudz ilgāk, ja, jo informācijas ir ļoti daudz. Un šī īpašā cena ir līdz 20. oktobrim. Katrs dalībnieks, kurš iegādāsies šo nodarbību, saņems bonusā video meistarklasi, kur es rādīšu un stāstīšu, kā sagatavot ļoti efektīgu ārstniecības līdzekli, un es varu atklāt šo noslēpumu, kā šī bonus nodarbība būs, kā sagatavot ginekoloģiskās un rektālās svecītes. Rektālās būs tieši hemoroīdiem, jo ēteriskās eļļas mēs varam izmantot šajā dziedināšanā un ārstēšanā, un man ir pieredze, tādēļ man ir izveidota receptūra, un ar to es dalīšos šajā video nodarbībā, un arī ginekoloģiskās svecītes, kuras varam lietot gan sēnītēm, gan dažādām problēmām, kas saistās ar intīmo zonu, bet arī ar sievišķību, kā atplaukt sievišķībā, arī lietojot šīs ginekoloģiskās svecītes, pievienojot, piemēram, rozes ēterisko eļļu, ja, vai ģerānijas ēterisko eļļu. Tātad šāda nodarbība būs bonusā. Pēc tam visas šīs te nodarbības būs pieejamas arī ierakstā visiem tiem, kas ir iegādājušies un varēs vēl turpināt skatīties un mācīties vēl 12 mēnešus visas šīs te ēterisko eļļu nodarbības. Tātad varēs pamazām pēc tam vēlreiz atkārtot, iziet cauri visām nodarbībām, jo informācijas, kā es saku, būs ļoti daudz. Ja? Tur būs sadarības tabulas un komplimentu tabulas un sastāvs, ja? Un receptes un viss pārējais. Un tiks izsniegta arī apliecība pēc neliela simboliska testa aizpildīšanas. Tātad kontrole pašam sev. Ja? Tātad visi tie, kas izpilda testu, viņu arī nokārto. Tas nav sarežģīts.
Tad īpašais piedāvājums ir online lielajam kursam 15% atlaide visu oktobri un piekļuve šim kursam 12 mēnešus. Jūs iegādājaties ar atlaidi tikai pa 501 eiro šo kursu. Bet vislielākais bonus, to es tūlīt atskaņošu, šim online lielajam kursam, kur ir 15 teoretiskās nodarbības un 45 video nodarbības. Ļoti daudz informācijas, aptverta ļoti plaša programma, un jūs pamazām savā ritmā, savā režīmā un no jebkuras vietas pasaulē varat apgūt šo te kosmētikas gatavošanas kursu. Un kosmētikas gatavošanas online kursa dalībniekiem es ik pa laikam veidoju bezmaksas Zoom nodarbības, kurās atkal stāstu pa etapiem par svarīgākajiem jautājumiem, runājam un atbildu arī uz tiem jautājumiem, kas ir neskaidri. Tātad vēl pavadu šos 12 mēnešus, un mums ir arī kopējā Telegram grupa, kura ir apvienoti visi šie te kursu dalībnieki. Un tikai šodien, tas ir, protams, arī jūs saņemsiet apliecību, jo šī programma tagad ir licencēta. Šī programma ir licencēta un saņemsiet apliecību, noslēdzoties kursam. Un tikai šodien tiem, kas iegādāsies šo lielo kosmētikas gatavošanas kursu, būs dāvanā apmācība, kas maksā 165 eiro. Un šo es piedāvājumu dodu tikai tiešām šodien, jo tā ir liels bonus katram dalībniekam. Kosmētikas ražošanas noteikumi par brīvu. Tātad apmācība 165 eiro vērtībā, bet tas ir tikai šodien. Un šodien es esmu tik labvēlīga tādēļ, ka es uzskatu, ka šonedēļ man ir šī te, tāda svētku nedēļa, sakarā ar to, ka man ir šīs te 2 programmas licencētas, un apstiprinātas, un sakarā ar to es arī dodu šo bonusu tikai tiem, kas iegādāsies šodien lielo online kosmētikas gatavošanas kursu, šo 15% atlaidi, jebkurā gadījumā apmācībai, ievadot kodu kosmētika 15, tātad jūs ieiesiet gatavojam dabisku kosmētiku šajā te platformā. Jā, man nav ielikts, es varbūt čatā ierakstīšu, man nav ielikts šeit šis te links uz apmācību, bet kām interesē, noteikti var rakstīt man privāti, jo es tūlīt arī jums atbildēšu. Un tāpat katram, kurš iegādāsies šodien šo apmācību, es privāti sūtīšu otru kodu, šo atlaižu kodu, lai būtu piekļuve kosmētikas ražošanas noteikumiem, kur es stāstu, kas viss ir nepieciešams, lai mēs izveidotu savu kosmētikas gatavošanas telpu, kurai nav jābūt lielai, bet ir noteikumi, kas ir jāizpilda. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ticiet man, tas ir ļoti svarīgi. Un tā ir atsevišķa nodarbība, kur es visu to stāstu solīti pa solītim, kas ir nepieciešams, jo sākumā es daudz saskaros ar to, ka visi mācās tikai priekš sevis, bet pēc tam rodās tā doma, ka es arī gribu citiem piedāvāt. Un kāpēc nē, ja? Un šiem kosmētikas ražošanas noteikumi būs pilnīgi par brīvu. Bet tad es iedošu atsevišķu piekļuves kodu. Es ar katru to, kas iegādāsies apmācību, es sazināšos. Tātad piekļuve 12 mēnešus šim lielajam kursam.
un 14 teorētiskās nodarbības un 45 praktiskās video nodarbības. Tātad ieejot šajā apmācību platformā www.gatavojamkosmētiku.com, atrodam lielo kosmētikas gatavošanas kursu, kas maksā 590 eiro, uzspiežam pirkt, pēc tam atverās lodziņš ar jautājumu, vai tev ir kupons, un tur ievadam šo atlaižu kodu kosmetika 15 mazajiem burtiem un kopā bez atstarpes, jo šis kods ir ievadāms tikai arī katram dalībniekam vienu reizi. Ja? Un tad uzreiz nomīnusosies šī cena un parādīsies šī apmaksa ar atlaidi. Un visiem tiem tad būs papildus vēl otrs kods, kuru es iedošu pēc apmācības iegādes, lai piekļūtu kosmētikas ražošanas noteikumiem. Vēl īpašais piedāvājums tiem, kas iegādāsies vai no ēterisko eļļu drošu lietošanu, vai kosmētikas gatavošanas online kursu, smaržu meistarklasē 15% atlaide. Tātad nevis 120 eiro, bet 102 eiro. Arī kods kosmētika 15. Un šie atlaižu kodi būs derīgi oktobrī. Tātad, jā, līdz 20. oktobrim ēterisko eļļu droša lietošana 90 eiro līdz 20. Bet smaržu meistarklase tātad var iegādāties visu oktobri ar šo te atlaižu kodu kosmētika 15 un saņemt 18 eiro atlaidi. Un arī ēterisko eļļu kurs, ēteriskās eļļas vīrusu laikā, oktobrī 45 eiro. Ļoti daudz informācijas, terapeitiskās receptes, kas nav ikdienā lietojamās receptes, bet tieši tad, kad ir saslimšana. Kad ir, šeit es runāju ne tikai par vīrusu saslimšanām un gripu, bet arī par COVID-19, gan par ožas atjaunošanu, gan par difuzoru lietošanu, pareizu lietošanu, pareizu difuzora izvēli, tā kā ļoti interesanti un noderīgi. Un smaržu meistarklase, jau man ir papildināta un ļoti, ļoti piesātināta ar informāciju, un plus aizvakar, tika pievienotas vēl Francijas parfimēru izstrādātas receptes, gan manas izstrādātas receptes, gan Francijas parfimēru izstrādātas receptes ar ēteriskajām eļļām. Tiešām fantastiski aromāti, un arī tas viss ir šajā smaržu meistarklasē. Un piekļuve 12 mēnešus. Tātad jūs mierīgi savā, sev vēlamajā laikā varat apgūt. Ēteriskās eļļas vīrusu laikā ir piekļuve 6 mēnešus. Tātad, un šodien, vēlreiz atgādinu, šodien iegādājoties kosmētikas gatavošanas lielo kursu pa 501 eiro, dāvanā kosmētikas ražošanas noteikumi. Ēterisko eļļu kursam dāvanā šīs ginekoloģiskās un rektālās svecītes, tas būs visiem dalībniekiem, kas arī iegādājušies ir iepriekš, un kas iegādāsies līdz 20. oktobrim. Tātad svētku nedēļas piedāvājumi ir izskanējuši, un lai ir noderīgi, lai veselība, un man prieks dalīties ar to, ko es zinu. Es arī turpinu pati mācīties un apgūt jaunas zināšanas, un šobrīd es turpinu papildināt savas zināšanas Francijas aromaterapijas skolā, kas iedod tādu ķirsīti uz kūkas, un man vienmēr ir interesanti gan citiem, gan pašai mācīties, gan arī citiem nodot tās savas zināšanas. Un paldies visiem, kas pievienojās, kas skatījās. Es varu būt čatā, šeit es uzrakstīšu šo te mājas lapas
nosaukumu, bet tie, kas ir Telegram grupā, tie jau visu vienmēr redz, jā, un droši var pievienoties manam Telegram kanālam, gatavojam dabisku kosmētiku, un tur vienmēr es pirmajiem sniedzu informāciju gan par jaunām apmācībām, gan arī par to, ko es ikdienā varbūt daru un padalos ar kādu ar kādu stāstu no savas ikdienas. Tā. Jā, Jeļena ir uz dalīto kursu. Jeļena ir uz dalīto kursu. Un tas ir tieši tikai online kursam. Tikai tie, kas mācīsies online. Ja? Tā kā būs arī piedāvājumi tiem, kuri atnāks, jau ir pieteikušies pie manis uz klātienes gatavošanas 2 dienu kursu. Vēl viena vieta ir brīva, jo ir arī iespēja daļai mācīties online un 2 dienas klātienē. 21. 22. oktobris viena vietiņa vēl ir brīva, jo viena dalībniece netiek. Un tāda vēl var pievienoties tur. Un tur arī būs jums bonusa nodarbības un īpašs piedāvājums. Tā kā katram kursam savi piedāvājumi. Paldies visām, kas pievienojās. Pieteikušies bija ļoti daudz šo semināru video nodarbību. Es ielikšu linku arī Telegram kanālā, un visi tie, kas bija pieteikušies, arī varēs noskatīties šajā te apmācību platformā, jo pieteikušies tiešām bija ļoti daudzi, un man jau arī rakstīja un zvanīja, ka klausīsies ierakstā, un tiešām bija ļoti, ļoti liela atsaucība. Paldies, lai visiem jaukas brīvdienas, un es ceru uz tikšanos klātienē vai uz tikšanos online, un jā, lai veselība, un skatāmies, ko lietojam. Visiem paldies un uz redzēšanos!